Čau, ir 292. diena, un šodien parādīšu jums pamācību, kā pārbiedēt vecākus. Šo trikus rādīju bērndārzā saviem vecākiem, kad es ģērbos. Ārā bija augsts un bija jāvelk šalle. Un es vienmēr mammai teicu, ka man nepatīk bērndārzā. Visi man apsaukā un dažādos vārdos, jo es esmu pārāk liels viņiem. Un mamma saka, pats vainīgs, ka 3 gadus paliku bērndārzā uz 2. gadu. Un tad es paliku vēl dusmīgāks un saku, mammu, es sev nožņaukšu. Oh! Un mamma vienmēr nobijās. Tas tāds triks, ko es jums šodien iemācīšu. Šim trikam jums būs nepieciešama šalle un 2 rokas. Tātad, kas jums jādara? Tātad, no sākuma šalli novietojot šādi, kad šis kreisais sans ir tālāk nekā labais. Ja? Nu, apakšā. Tā kā ir apmēram šāda proporcija. Tad jūs ar labo roku šeit saņemiet. Apmēram, kur jūs krūtis. Ja jūs mēģināt to bišķi tālāk, zēns šeit apmēram. Un ar otru roku saņemiet šo, tieši tur padās. Jūs šādi te izveidojat tādu domu tādu, kad jūs uztaisiet cilpu un pārlieciet uz kakla to cilpu. Ja? Un tādējādi vienkārši viņš nāks vaļā. Tad vēlreiz. Nolieciet roku šeit uz krūtis. Ja? Otru šeit otrā pusē. Apakšā, otrā apakšā. Un tad izveidojiet cilpu. Ja? Šādi te. Un tad kreisā roka iet pāri galvai. Un cilpa ir aizmugurē. Ja? No priekš izstāst kā pavisam normāli sasiet šalli. Ja? Tālāk, kad jūs šādi esat veikuši, tad jūs raujiet, bet neraujat lēnām. Tad redzēs viss, kas notiks. Ja? Pārnetiet cilpu. Cilpā, pāri kaklam. Šādi te. Un jums jāraujiet ātri un nevis raujiet uz sāniem, bet uz priekšu. Tad iztīsies, ka iet no kakla ārā. Ja? Tā kā. Un tad izstāst, ka iziet cauri vēlreiz parādīšu. Tap. Pārsiem ir gatavs. Un staigājis. Un saka, mamma, es gribu mirt. Nu jā. Tas triks, ja jūs nesapratāt, skatieties vēlreiz. Un kā jums patīk skatieties palēninājumā. Čau. Mammu, kāpēc man nākas laiku gulēt blakus vectētiņam? Tāpēc, ka mums nav naudas vectētiņa bērniem.